Semjonovs, kā ierasts, un Visiem šodien čau. mums ir viesis Daņiks Visņēnoks, MMA cīkstonis, Bernakla cīkstonis, profesionālais bokseris. Iespējams, ka vēl kāds sporta veids es piemirs, ar kā tu esi nodarbojies. Jiu-jitsu, pankratijons, un droši vien, ka ir vēl daudz... Judo otrajā klasē. Nu, tur, nu, pagaid, varbūt tu vēl kaut ko atceries. Brīvā cīņa? Protams. Nu jā, nu skatāmies ļoti daudz psihis cilvēks. Muay-thai. Tā kā, jā, mēs... Kādu sporta veids jūs iepriekš, kā saka, nedzirdējāt vai nezinājāt, tad Daņiks ar viņiem visiem ir nodarbojas. Tie īstenībā ir viena no populārākiem cīņas par paveidiem, kādi šobrīd pasaulē ir. Nu, un Daņiks šobrīd ir pie mums studijā, protams, tādēļ, ka viņa pasākums sacēla ažiotāžu, daudz skatījumu, un pirmais, kas šajā pasākumā bija savādāks nekā citur, šis pasākums principā ir tāds, ko daudzi vēlējās. Parasti ir tā, ka organizatoriem zvana, iedod kādu biļeti, tur var ielaist pavelti, un šis bija pasākums, kurš bija pilnīgi bez maksas, bet atkal... Ar ielūgumiem. Bet ar ielūgumiem. Ar ielūgumiem special. Kāpēc tāda ideja, kāpēc nestandartizēta biļetītes, tas kā normāli, tas ir principā to cilvēku arī, teiksim, disciplinē, ka tu ienāc pa maksu, tu zini, ka tev jāuzvedās, ka tu esi nopircis pakalpojumu un tev jāizbaudā. Te tu iedevi pasākumu bez maksas. Paskaidrošu. Tāpēc, ka es ļoti stipri mīlu cīņas sportu kā tādu, un es nevēlos taisīt biznesu no cīņas sporta, jo biznes nav līdz galam tīra lieta, manuprāt, un cīņas es negribu taisīt biznesu cīņās, jo es mīlu cīņas, un es gribu tā kā to, ko es varu dot cīņas sporta Latvijām, es mēģinu to dot. Un es ceru, ka es varēšu viņu attīstīt ar vien vairāk un vairāk. Kāpēc es nepārdevu biļetes un bija šāda veida? Tāpēc, ka es gribēju parādīt, ka mēs neesam tādi kā visi. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, tā kā es gribēju, iekšā ir nopietni cilvēki, jā, es tur nesaukšu tagad nekādus vārdus, kas tur iekšā ir bijuši, bet tie ir cilvēki, tā kā ar savām spējām, ar savām iespējām un cilvēki, kuri var man palīdzēt ar kaut ko dzīvē. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc tieši tādā veidā mēs aizvedījām šo pasākumu. Gribējām izveidot tieši tas, kas notika pašā tusiņā, tas nebija galvenais. Tas bija vienkārši priekš maniem draugiem un paziņām, lai viņi var nokaifot. Galvenais mērķis bija uztaisīt milzīgu hypu ar to visu, kas mums sanāca. Tā kā es nezinu visas cīņas sporta eventu statistikas, zinu tikai savu cīņas eventa statistiku, un es domāju, ka visdrīzāk tā ir vislabākā statistika, izņemot vienīgais, kurš Latvijā ir rādījis labāku statistiku, ir Mairis Briedis. Tā kā es domāju, šis pasākums parsta visas, mēs bijām visās portālos, kaut vai es pat neprasīju, nevienu viņi paši visi rakstīja, tur kāds to sarunā izdarīja, es neko pats neprasīju. Un bija tāda ažiotāža, man nācās visus ignorēt, jo es nevarēju izturēt to, man telefons Spiedieni, jā, tā kā es vakaru no stresa izdauzīju savu telefonu uz pusēm, bet tā kā tur ir aptuveni daži tūkstoši neatbildēt SMS, un es visdrīzāk arī uz viņiem neatbildēšu, jo tas nav, tā kā par daudz info priekš manas galvas, man vajag strādāt, man vajag attīstīties. Es nevaru koncentrēties vienkārši uz visiem šiem cilvēkiem. Man vajag koncentrēt savu komandu, savu biznesu un uz tiem sportistiem, kuriem es palīdzu. Bet kā tev tā ideja vispār radās? Visas izskatījās no malas diezgan spontāni, jo iepriekš nekādas reklāmas nebija, tad nedēļu pirms, un hop, parādās būs cīņas. Nedēļu. Es teicu tā, es personīgi pamanīju, es biju dzirdējis, labi, es laiku šajā sabiedrībā kustos, un es daudz ko biju, bet tā publiski, piemēram, es skatos, kas apkārt, manuprāt, par to sāk runāt kaut kur nedēļu pirms pasākumu. Kaut kāds, es 2-3 jau redzēju. 3 nedēļas pirms mēs izlikām pirmo posteri, mēs jau vienkārši gatavojamies tam, tā kā mums ļoti labi nostrādāja visa komanda. Kā rādās ideja? Rādās ideja kaut kur pirms 2 gadiem vai 3. Uztaisīt labāko cīņu šovu Latvijā, manā uztverē, ja? Kad es sāku visu plānot, sāku savā komandu, domāt, kādus faizus gribu dabūt iekšā, cik kam vajag samaksāt, saprotu, ka tas ir nepacelams cipars priekš mani. Un tā kā es varētu tāpat uztaisīt ar aizdzimties vai kaut kā, uztaisīt cīņu šovu, pārdot biļetes un tā tālāk, bet uzreiz tas nebūtu tas. Tā kā man vajadzēja pagaidīt vēl 2 gadus, līdz es varēju šitādu vižuho izturēt, jā, es paņemu, tā kā tas nebija biznesa
Es ļoti daudz naudas zaudēju ar šo visu. Ja? Es zaudēju fiziskas naudas, bet es ieguvu ar to daudz vairāk nekā tā zaudēta. Tas ir tā kā uz nākotni ieguldījums. 100%. Jā. Tā kā es esmu zaudējis tik daudz naudas spēlējot azartspēles savā dzīvē. Nopietni, kā es varu pateikt. Tas ir vienkārši fakts. Azartspēles manā dzīvē man iedeva visu, ja es runāju par finansi. Un tāpat ir visu pilnībā atņēmusi. Visu tā kā līdz pēdējai kapeikai. Visu ir atņēmusi. Tā kā, ja jūs spēlējat azartspēles, kontrolēt sevi. Nav problēmas azartspēlēs, ir problēma tādos cilvēkos kā es, kuri ļoti slikti sevi māk kontrolēt. Tā kā es vienkārši tas katram gadījumam cilvēks saprot. Tu tā kā skolo arī tos, kas varbūt skatās un seko tev. Es nekad zinu, ka kaut kādi idioti saka, ka es reklamēju azartspēles, bet tā nav. Es strīmoju azartspēles, kā es spēlēju. Un es nekad dzīvē neesmu teicis, ka azartspēles ir labi. Nekur, nekad. Es saviem sekotējiem, kas man zina un skatās, es vienmēr esmu teicis, ka tas ir slikti. Jo zinu, ka ļoti daudz mani heito par to, jo viņi paši nesaprot, par ko viņi mani heito. Viņš reklamē azartspēles. Nē, es nodarbojos ar streamingu, un vienkārši azartspēles ir tas, ko es ļoti labi pārzinu, jo es pirmo reizi uzliku likmi 14 gados. Tas arī ir viss. Kad es biju profesionālā karjerā, es arī gambloju ļoti žostku, vienkārši neviens nezināja. Es uz cīņām, es biju zaudējis visu naudu, stress, saslimis, nevaru, un tāpat gāju rubīties vienmēr, slims, neslims, vienalga, ja man vajadzēja iet kauties, gāju kaut. Esmu kāvies ar 39 temperatūru, 37 temperatūru, pārslimis, nesagatavojies, mans 19 gadi, es gāju rubīties ar Džeku, kurš armijā ir, viņam 26, viņš freestyle wrestlers, kurš mani daudzīja galvu ārā, es vienkārši viņu noķēru, jo es vairāk gribēju vinnēt, bet viņš bija stiprāks par mani. Tā kā viss, kas ir bijis dzīvē. Bet labi, novirzīsim, tu iesāk ļoti interesantu tēmu, bet mēs par tavu pasākumu turpināsim. Kā tev tas, kur tu pirmo reizi ieraudzīji tās azartspēles, ka tu viņām pievērsies? 14 gados, tu domā? Jā, tu teici, ka tu 14 gados uzspēlēji, kas ir reāli, tas ir, tātad tev tagad ir 24, ja nemaldos? 27. Tad 13 gadu atpakaļ, tad nebija internets. Internetā jau varēja? Nē, internets bija, bet es domāju, internetā nevarēja iet. Bija Optibets parādījās. Tu varēji iet iekšā, pat nepilnīgs esot. Es paņēmu mammas dokumentus. Tas arī man bija. Viņa nezināja. Es paņēmu un kaut kā es jau neceros, kā es tur ieliku naudu un liku, man liekas, pret Floydu vai Vedru kaut kas tāds, jo es tiešām domāju, ka viņš zaudēs. Kaut kas tāds bijis. Bet tagad atskatoties redzams, ka viņš 50 cīņas oficiālās ir uzvarējis. Ne, tur viņš ar Canelo kāvās toreiz. Pirmā cīņa viena viņam bija ar Canelo. Canelo tikai viena. Ar Canelo viņš cīnījās. Tas ir tik sen, ārprāt. Jā, bro. Tas ir nevar. Zini, kā cilvēki varbūt kādi padomē, ka es pārdevos par azartspēlēm. Nē, azartspēlē ir mana dzīve, veci, tāpēc tā ir tā, kā ir. Jā, bet viss dzīves adrenalīns. Bet šis adrenalīns radīja šo produktu, ko sauc Bazars 0. Es latviskoju. Bazara 0. Bazara 0. Jā, Bazars 0. Jā, Bazars 0 es tikai latviskoju. Bet, principā, jā, Bazara 0, tas pasākums, un viņš, principā, bija ļoti skatīts. Uz vietas jutām, jā, to enerģiju, bet, cik es saprotu, tur bija iespaidīgi cipari, kas online skatījās šo. Es domāju, ka neviens Latvijā nav to darījis. Tik daudz, kā es arī dzirdēju, kas tev bija tur no skatījuma, tas ir baigi. Bet es analizēju, kas skatījās vairāk, Latvijas publika vai tomēr no visur? Latvijas. 80% ir Latvija. Jo no sākuma to arī tā kā uzsvēra, ka tev ir tāds globāls tas pasākums, un respektīvi to visā pasaulē var skatīties. Ko tas nav priekš Latvijas, tas nav priekš Latvijas pasākums. Tas ir tā kā to, ko es veidoju internetā. Saprot, tā ir starpība veidot Latvijā vai veidot internetā. Tas ir pilnīgi tā varosties. Un visu, ko es veidoju, es daru internetā. Tas ir mans galvas, jo mana vīzija, visi nākamā kas būs nākotnē, vispārējais uz internetu. Tā kā mēs visi pat dzīvosim kaut kur internetā ar metavselienē, ja zini, kas tas ir, meta pasaulē. Tā kā es domāju, tas ir mans viedoklis, ka mēs visi ejam uz to pusi, tāpēc es mēģinu veidot kaut ko tieši internetā. Tā kā ar ko es nodarbojos, es veidoju brandus internetā. Tas ir tā kā, esmu biznesmenis palicis. Tā kā tas ir mans darbs. Mūsdienās tagad ir divas pasaules. Ir reālā pasaule, ir interneta vide, protams. Un interneta vide ir tagad šobrīd viskustīgākā. Tas ir visur. Principā tā ir mūsdienu pasaule. Tas ir, ar ko jaunieši ir piedzimuši, tagad ir, ar ko veidojās. Mēs nevaram ķert līdzi. Mums liekas, tas viss pātri nedaudz. Jo mums ir visu lēnāk, mēs jau esam viena paudze. Bet, labi, tu sāki šo pasākumu, un ar ko tas sākās? Ar kā tu sāki veidot šo fight cardu, pie kā tu pieturēji, kādus cikstunus grib redzēt un kādi tie noteikumi, un droši vien parunāsim ar to, kā tu
nonāca līdz tai konstrukcijai, ko sauc par 4 stūra būru? Vienkārši izdomā. Baigi daudz. Vai pa vienu jautājumu, tad nākamo. Tad sākam par to, kā tu fightkartu sāki likt. Tieši fightkardu? Jā. Kā tu izdomāji, ka tieši šie būs, kas tev bija? Nē, es vienkārši meklēju, kas bija. Es meklēju cilvēkus, kuri reāli grib kauties, un kuri ir gatavi kauties, un kuri māk kauties. Jā, tā kā man bija principiāli svarīgi, lai cilvēki, kuri ienāk, viņi māk kauties. Vienkārši ir tāda problēma, ka ne visi fighteri ir gatavi kauties ar jebkuru, jā, un tad prasa, viņiem ir svarīgi, ar ko viņi kājās, viņiem ir svarīgi viņa reputācija. Tas ir normāli, tas ir viņu biznesa, tā kā es nevienu nenosodu, bet man tas vienkārši īpaši patīk, jo es nekad tāds nebiju. Es vienmēr izvēlēju sev tiešām spēcīgus, dastoinuh pretiniekus, jo, zināt kā, ātri vēl viena lieta pateikšu, kad es biju aktīvs, man likās, ka esmu vājš. Tagad, kad es esmu reāli vājš, es saprotu, cik es biju spēcīgs, jo es gāju uz sparingiem ar UFC fighteriem, ar Brave, ar jebkuriem es gāju sparingot, nevienmēr vinnēju, bieži zaudēju, bet es gāju un rubjos, nebija tā, ka man sasit vienkārši galvu un es neko neizdarātu, tā kā, ja es būtu varbūt spiedis tālāk, es varbūt aiziet līdz tā mērķi, kas bija nolikts, bet kurš jau zina, varbūt vēl nav beigas. Varbūt tu atgriezies, jā. You never know. To mēs neviens nezinām, bet principā tad, tev sanāca, cik tev pāri kopā sanāca? Beigās 6. 6. Nu labi, Denisam tur mainījās pēdējā momentā. Traumiņš bija. Bet tu koncentrējies vairāk uz Latvijas sportistiem, vai tomēr tu skaties? Latvijas sportistiem. Es atradu to, ko es gribu atrast no šī eventa. Tas ir Ričards Hauberts. Jā. Tā kā es tagad plānoju pārstāvēt šo puiku, viņam ir 17 gadi. Es plānoju viņam nokārtot nākamā gada dzīvi, tā kā es ar to šobrīd novarbojos gandrīz vai katru dienu. Es viņam parādīšu, ko nozīmē tiešām profesionāli trenēties. Es viņu iemācīšu profesionāli trenēties. Es viņam sagādāšu visus treniņus, es sagādāšu viņam visu, ko vajag, ēdienu, ekipējumu. Karoči, viņam būs viss, lai trenētos profesionāli, un es viņam garantēšu 1 gadu. Lai nav traucējumi. Es uzskatu, ka tas ir vistalantīgākais sportists Latvijā, tieši MMA fightingā. Es redzu, kā viņš strādā. Es zinu, ka viņš vēl neko nemāk, jo viņš nekad nav īsti trenējies. Jā, viņš ir gājis boksā un gājis pusgadu uz MMA, bet iet uz treniņiem tas nenozīmē trenēties. Tas ir tā kā pilnīgi 2 atšķirīgas lietas trenēties un vienkārši iet tur uz boksu vai MMA. Es viņu iemācīšu trenēties. Un jā, viņu satrenēt, tas ir cilvēks, kurš no Latvijas var tikt uz UFC, tas ir 100% mans viedoklis. Man ir visi kontakti, lai dabūtu cilvēku uz UFC. Es zinu uz 100%, ko ir jādara profesionālā sportā, lai tiktu uz UFC. Vienkārši tādam, kā šis puika, ir vajadzīgs tāds cilvēks kā es, kurš viņam visu to sakārtos. Es to sportu un biznesu pilnībā pārzinu no iekšas, man ir visi kontakti un tāds ir mans mērķis. No sākuma kaut kādi 2-3 gadi. Labi, mēs sāksim ar 1. gadu un skatīsimies, ko viņš izdara. Man ir plāns jau uz 5 gadiem sataisīt, bet es skatīšos, tā kā, ja viņš neizmantos iespēju, kur es viņam iedošu, tā kā viss beigsies ļoti ātri. Viņš to zina, es viņam to pateicu. Tā kā es viņam pateicu, ka es to daru, jo es mīlu šo sportu, jo viņš man patīk kā cilvēks, un tāpēc, ka es viņu tiešām ticu. Tā kā redzēsim gada laika, es tagad vienkārši visu piefiksēju, tur ļoti daudz darba. Es iešu uz MMA federāciju obligāti ar viņu kopā, ar sponsoriem kopā. Es runāšu, ka šis ir mans cilvēks, ka tagad mēs uz viņu, es gribu, lai mēs uz viņu strādājam, jo šis puika var pārstāvēt Latviju augstu, manuprāt. Tur dažu gadu laikā viņš var vinnēt visus lielākos čempionātus, kurus vajag, ja viņš trenēsies, kā vajag trenēties, un turēs režīmu, kas nav pat tikpat svarīgi. Bet es sapratu, tieši MMA, jo šobrīd viņš ir iesācis, viņš ļoti, teiksim tā, visos sporta veidos. Viņš ir atzīmējis boksā, viņš ir atzīmējis pankrationā, viņš ir atzīmējis kickboksā, un tagad arī šajos boksā ar MMA cīmdiem. Tieši MMA. Tieši MMA. Jā, viņam tas arī vajadzīgs, jo tas ir viņas skatos, viņš tiešām talantīgs puikas, viņam pasakojas pakaļ, tur viņa cīņā pēdējā, tajā getiņā, bet tur viņš jau arī izmanto šos te MMA, kas saka, metodus pārmeta, tur bija zemē sišana, kas citos pasākumus visticamāk būtu diskvalifikācija, ja boksā tu sit zemē, bet, tas bija šovs. Vienkārši rubijās. Tas man arī patikās, ka tu sākumā arī paziņoji, ka tas ir šovs, ka tas ir fights, un ka vairāk to ielu kultūru, tad tur neviens neuzdeva jautājumu. Tikai bija kontrolēta, pēc bērna noteikumiem. Līdz ar to tā tiesāšana, man bija blakus arī cilvēki, viņi prasīja, te nav jāstādina, tev tas. Es saku, tas ir bērna nakla. Ja tas ir boks, tad tur loģiski, tur jau sen jau viss būtu savādāk. Ja nebūtu paziņots, ka tas ir pēc bērna nakla noteikumiem, es teiktu, tur būtu dažiem vairākiem būtu diskvalifikācijas. Bija būtu točno, bet zini kā, tur visi pats, un es ar visiem pārunāju pirms, es tur bišķi paskaidrošu skatītājiem. Daudziem nepatika tiesāšana. Man liekas, tiesāšana bija viss kārtībā. Es vienkārši nepateicu skatītājiem to, tā bija mana kļūda, bet es pārunāju ar visiem fighteriem pirms šovu. Es pateicu, skaties, mums nav
tiesneši. Mums ir referī Elvis Mihaļenko. Kurš bija izcils, un mums ir Daņiks Visņonaks. Un es teicu, ka mēs pieņemsim lēmumu, un es pateicu, ka ja jūs vienkārši kaujaties 3 raundus un nevienu tur vismaz nav knockdowna, visdrīzāk es došu neizšķirs. Es viņiem pateicu, tā kā, ja ir knockdowns, es teicu, tad visdrīzāk to vinnēs, bet ja nebija knockdowna, tad es vienkārši došu neizšķirs, jo te nav par vinnēju vai zaudēju, te par uztaisīt haipu un parādīt sevi. Jo tu vien cīņa noteikti, varbūt pat tās abi tie neizšķirti, tur manuprāt, bija uzvarētājs, bet ja jums tur bija tāda vienošanās, tad viss ir ļoti loģiski. Bija, un tā kā, skaties, pieņemsim par Ričardu runājot, jo uz viņu tagad koncentrējas ļoti stipri. Viņš zaudēja to cīņu, un viņš to zina. Es par to ar viņu parunāju, un viņš saka, es zinu, tur nav jautājumu, ka es zaudēju, bet es negribēju viņam dot zaudu, jo man negribēs, lai viņš jūtās kā zaudētājs, jo viņš nav zaudētājs. Viņš vinnēja tajā dienā. Viņš izgāja pret ļoti nopietnu džeku. Viņam ir 17 gadi, viņš nekad dzīvē nav kačājies. Tā kā viņam nav muskuļi vispār, viņam nav fizuhas, nekā nav. Viņam vienkārši ir talants un raksturs. Viņam ir 2 lietas - talants un raksturs. Un viņš bija gatavs rubīties ar pieaugušu muģiku, kurš ir fiziski 3 reizes spēcīgāks par viņu un tā tālāk. Un viņš, es uzskatu, ka viņš izgāja no šīs cīņas kā uzvarētājs. Sure. Tur vispār bija, man liekas, man pirmais jau, kas aizējot uz turieni, man patikās tas, tā publika, jo es tur gan visus redzēju no cīņas sporta pasaules, gan old school, gan tagad, gan iespējams nākošos. Bet no old school tur bija ļoti daudz, tādā kā salidojumā satikos. Kurš, piemēram, jau var pateikt, es nezinu. No old school? Tur bija Sinkevičs, tur bija Volkovs ir mūsdiena, tur bija Timofejevs, tur bija, kas tur nebija? Tur bija Hasans vēl aktīvais, bet tur bija Marks Varnelis, tur bija ļoti daudz, teikšu tā, ka no cīņas sporta aprindām tādu cienījumu, Rihards Biģis, tagadēji esošie bijušie dažādos sporta veidos, un tas man likās tā, Francis Rozentāls, kurš beigās uztaisīs šovu vispār ne no kurienes. Francis Rozentāls tagad ir tīmā, mums arī viss ir sarunāts, viņš taisīs operāciju uz Elkonu, viņš plāno rūbīties, un es viņam ar to arī palīdzēšu. Tas īstenībā tagad atkal mēs tam mētājamies par tēmām, jo, zikā, tas bija, Francis stāvēja, viņš bija pie tā paša galdī, kur es, un tad mēs tur, Francis saka, bet es ar viņu gatavs rūbīties, mēs tur tā, ok, tad tev jāizaicina un tā tālāk. Viņš tieši izaicināt, mēs sakām, izaicina. Viņš malacis. Viņš pienāca pie maniem. Un paprasīja. Un tas bija tāds sign of respect, kuru nevar nenovērtēt. Paldies tev, Franci, ka tu tieši tā izdarīji. Nē, viņš jau saprot, ka viņš var izčakarēt pasākumu, viņš aizgāja pie organizatoru, paprasīja, vai nesačakarējis pasākumu. Viņš jau profesionāls cīks, un viņš tomēr ir, kā saka, paburzījies šajā te aprindās. Saprot, kā vajag, viņš jau vairs nav nekāds zaļknāms, viņš ir jauns čalis, bet viņš ir, teiksim tā pieredze, ko viņš ir iegūs ringā, ir tik liela, kā daudziem tādiem jau rūdītiem večiem nav. Nē, es saku, pasākums man patikās. Es, protams, bišķi nokavēju, jo bija treniņi, bet atbraucām gan sievai Helēnai patikās. Es uzreiz skapis attiku, visus pārējos, kā ienāca iekšā vesels burziņš ar savējiem, kas, kā apkārt. Šeit fonā varat redzēt, Bulmeistars, tur Garkalds, tur bija tādi, teiksim, ļoti interesanti, no dažādām, teiksim, tā viss. Un šis ir manā TikTokā, es uztaisīju video, un es gan visur eju un vienmēr kaut ko uztaisu. Cik skaitījumus savāc? Manuprāt, 18,000, bet man šādiem pasākumiem pārsvarā tā arī ir. Jo es stāstu, kaut ko es tur pa vidu vēl ierunāju, stāstu un pat dirkst. Viņš tur čalītim salauz degunu. Čalītis nemācēja, diemžēl, kauties. Bet dirkst es nebija gatavs kauties ne ar vienu citu. Es pateicu, pasaki man summu, cik tu gribi, lai kauties ar Ozolu. Viņš nebija gatavs kauties ar Ozolu. Tādas summas nebija. Viņš pēc tam izaicināja Zuti, vēl es kaut ko Zauru pat pieminēju. Es nezinu, kāpēc, kurš Zauru vārdu izšukoja tagad pēkšņi. Viņš ir psiks iegūtīgi. Šī cīņa bija negaidīti jaudīgi. 2 čaļi no MMA. Vitauskas, kā viņam bija? Sadauskas, jā. Viņš savulaik arī Tukumā milžu cīnījās. Viņš ir pilnīgi crazy. Viņš tiešām ir traks. Un es negaidīju, ka Bukovskis ir tikpat traks. Es nezināju. Es zināju, es redzēju viņas acis, bro. Es zināju. Pēc pirmiem sitieniem es arī sapratu, ka tur būs interesanti. Es zināju 100%, tā būs viena no labākām cīņām vēl pirms cīņas. Jo Sadauskas, kur parādās, tur vienmēr ir interesanti, jo tas ir crazy čals. Viņš jau
vecāks, jau zēns palicis, bišķi ir nomierinājies un tā tālāk, bet viņš ir crazy. Un teikšu tā, šis ir ļoti labs matchmakings. Un ja kādreiz plānos revanšu, nu šī cīņa liktos, jā, es viņu gribu redzēt. Jā, šis bija labs. Nu šeit Uzbeks bija vienkārši izcils. Jā. Smuka boks tehnika. Nu, tīrus boks tehnika izgāja. Nu, viņš bija labāks. Viņš bija boksers. Un tas čals arī gribēja boksēt ar bokseru, bet, diemžēl, nu, lūk, ir cīņa, par ko mēs runājam. Ričards Hauberts. Kas man viņā, es viņu vairāk cītas Getiņā redzēju, viņš tur vienmēr agresīvs. Šeit viņš mēģināja baigi klasiski boksēt, kas man pārsteidz. Jā. Nu, jo tas ir, jo te ir tikai rokas, viņš māk boksēt. MMA viņš nemāk cīnīties. Okay. Jā. Viņš nemāk cīnīties, viņš vienkārši iet un sit no Tu tā viņš kaujās. Jā, viņš kaujās. Es gaidīju, nu te būs atkal kautiņš, es viņu vairāk cīņas redzēju. Jā, reiku vēties. Un pašam viņam patīk, jo publika viņu uzmudināja. Jo realitāte viņš ir zvaigzne, viņš ir zvaigzne. Bet tur bija knockdowns tam čalītim, un realitātei boksā tas būtu uzreiz diskābels. Viņš nosēdināja to čalīti, un ja viņš nesis, tad tur būtu knockdowns, un tad viņš būtu vinnējis reāli to cīņu. Bet viņam aizgāja šķirvis cīņu. Viņš laikam tā publika viņu tik ļoti uzmudināja. Nu, Kristaps Zutis, kā tu vērtē šo cīņu? Viņš pēc MMA cīkstoni, MMA treneru. Es uzskatu, ka Zutis ir liels malds. Es vispār nezināju neko par šo pretinieku. Tāpat kā par Ozola pretinieku, es neko nezināju, kad man atsūtīja. Man nebija vairs Ozola pretinieks bija ļoti jauns. Ozola pretinieks ir tā kā nereāli. Es jau pastāstīju par to arī. Es nezināju daudz no viņiem, jo tas jau bija, man nolidoja 7 cīkstoņi. Jā. Kuri bija ieplānoti? Kādam trauma, kāds 4, karoči, fight events, 7 cilvēki nolidoja. Jā. Un es meklēju pārus pēdējos brīžos, un tad es saku Ozolam, ok, ir šī tāds variants, bet viņš ir amatieru bokseris, un es nezaros tiešām, kāpēc man lika, vai man kāds pateica, vai kā, es viņam pateicu, ka viņš nav cīnījies 3 gadus, un tas bija mana kļūda. Viņš tikko uz Parīzi mēģināja. Jā, tikt uz Parīzi. Es nezināju. Tā kā es pēc tam man Ozols atsūtu viņa reitingu. Jā, 50. Es tādu, ok, Ozols skaties, saku, mēs varam cancelot fightu, es viņam saku, tāpēc, ka, es saprotu, tas ir stiprs pretinieks, bet viņš saka, ne, man vajag naudu, es viņam piemaksāju vēl naudu, tāpēc, ka pretinieks ir vēl stiprāks, saku, ja tu gribi kauties, tu vari kauties. Tā kā, un viņš, laba cīņa, bet viņam vajag iet uz MMA. Viņš ir MMA-šniks. Viņš pieņēma izaicinājumu pret top bokseri, reāli top pasaules līmeņa bokseri. Kurš ir, amatieros, starp citu. Un viņš 2 kvalifikācijas turnīros piedalījās uz Parīzi. Abos nekvalificējās, bet tajā pašā laikā viņš parādīja rakstu, un šis startēs pasaules čempionātā, Eiropas čempionātā. Tu pats zini, kā ir tikt izlasē boksā. Mūsu pieaugšiem, ja nemaldos, kopš 2015. gada no startējuši Eiropā, kad pēdējo reizi Koļgrišuņas izcīnīja medaļu. Un pasaulē mēs vēl sanāk neesam startējuši. Šitas čals startē. Augsts līmenis. Jaudīgs. Un es pieļauju, ka viņš plāno iet uz pro boksu. Iespējams, ka viņam atnāca labs piedāvājums. Piepilnīties. Viņš domā, labi, pāriešu, uztaisīšu hype. Viņš zināja, ka šeit būs skatījumi. Viņš zināja, ka šī lieta tagad ir ļoti populāra, kur ir rubaki, kur ir deguna lausti, kur ir asins. Tā šobrīd ir populāra lieta, jo likās, ka pie MMA viss apstāsies. Diemžēl tā nav. Vai pa laimi tā nav, es nezinu. Ozolam šoreiz Ozolam šoreiz nepaveicās, jo viņam ir viņa garās rokas, viņam bija pa maz vietas, viņš nevarēja aiziet. Un tas bija to tā izstrādājis, ka viņš bija uzreiz klāt, uzreiz. Bet viņš vienmēr tā kaujās, tas čoks. Es bišķi pastāstīju, viņš uzreiz iet tuvu. Un tas bija to, ko Ozols nevarēja nokontrolēt. Man Ozols pateica, kad viņam visi teica, ej rubies, un viņš saka, ka viņu prāt tā bija kļūda, ka nevajadzēja rubīt. Viņš saka, vajadzēja vienkārši viņu strādāt tā, kā viņš strādā, nevis iet rubīt. Taktiski attālināti no viņa, censties, bet bija grūti. Būris bija tomēr mazs, un viņš ir garš, liels, garas rokas, viņam ir grūti izvairīties tur. Es piekrītu. Jā, bet kā nonāca līdz tādam būrim? Jā. Skaties, tā kā man gribējas būt savādākam no visiem. Domājam, kā. No sākuma mums bija doma taisīt vienkārši tatami, un apkārt salikt cilvēkus, un lai uz tatami džeki rūpās. Tā kā agrāk, pašā sākumā boks kā veidojās. Tad es sapratu, ka tas ir perebors, ja čuvaki lidos ārā, un tā kā es gribēju pirmajā rindā salikt ļoti tavu uzkačātu spēcīgus džekus, tā kā liekas, tā nevarētu izturēt. Bet kas tālāk neviens neredzētu, kas aiz viņa mugurām. Visi to var beigt un skatīt uz tām kačaku mugurām. Tāpēc es izdomāju, ka liekam keidžu 4 stūri, tā kā reāli, tā kā mēs ņēmām referenci no kaut kādas filmas, es aizmirsu no kuras. Tā kā mēs paņēmām referenci
referenci no kaut kāda mūvija, es tiešām neatceros. Nu, kaut kādu kletku vajadzēja, jo tas ir kontrolēti. Tomēr, jo tur aiziet karsti baigi. Bet es teikšu tā, nākamreiz bišķi jāpiesādā pie būra, pirmkārt pie polsterējiem. Polsterējums. Tas ir mīkstumi. Apkārt, jā? Jā, jo tur bija, ka apdauzīt pirmkārt žoks ir pārāk novilkts, nospriegots, pārāk nospriegots. Kāpēc? Es nezinu, kāpēc. Ko tas nozīmē? Tas ir pārāk cieši, viņš tā kā pret sienu un var noskrāpēt muguras. Es tam pašam esmu gājis cauri. Man arī bija interesanti, vienkārši jūs tu man tagad tu kā iekomentēji šo visu, neviens fighters man neviens par ko viņi sūdzēties? Viņi tā patās bija tur. Es tā kā nesaku, ka tā nav, vienkārši man neviens nav kaut Nē, es vienkārši saku tā drošības ziņā. Viss ir kārtībā. Tas, ka tur ir, tāpēc arī liek tos polsterējumus, lai nebūtu savainojumi, nedod Dievs. Viss jau beidzās labi, bet ka būtu kaut kāds papildus savainojums, tā kā, piemēram, saka, ka pārāk nenospriegots ir virvis, ka boks parastajā ringā izslīd ārā. Jā, un šajā gadījumā, ka trūka polsterēm. Jā, nekādas baigās traumas nebija, tas jau pats galvenais. Bet tā vajadzētu piedomāt, manuprāt, jo 16 kvadrāti aptuveni, cik es apmēram 4,5 uz 4,5. 4,5 tomēr, tad vairāk, jā. Man sanāca 4. Es jau nogāju, zinu, kā es jau 100% 4,5 uz 4,5. Jā, viss ir kārtībā. Es jau zinu, kā es ar rokām mērīju. Es jau ar būras esmu tik daudz pārlicis kopā, un man tur dažas detaļas, zinu, kā es skatos, man interesanti, jo es nevarēju saprast, kā viņš turās, vai šādu masu viņš izturēs. Jā, bet baigi jautri, viņš tā aizgāja. Viņš nevarēja izdarīt. Bet viņš ir uz krūvēm, es apakš neapskatījos. Bro, es nezinu, man bija profesionāli. Es viņiem samaksāju naudu, tie cilvēki ņēmās ar tādām konstrukcijām. Viņi man iedeva savu garantiju, par to es viņiem samaksāju. Es tā tikai strādāju, tikai profesionāli. Jā, ok. Tas viss kārtībā. Man tikai es ātri izgāju, fuck, viņš tur kāds neapdauzās tā. Bet tas ir interesanti, jo tas man piedēva to, es neatceros, kurā līgā tas bija, kur bērnaklā, kur reāli žogi bija sastumti. Es neesmu kaut kādā, man liekas, lietuviešu vai kaut kur. Tur parastie celtniecības žogi. Izsies ļoti labi, bet tur bija tas... King of Streets. Iespējams. Iespējams. Es ticu, ka tu labāk zināšu. Bet tur izskatījās iespaidīgi. Tur man patikās tas liels. Šeit ir tā. Šeit bija plus tas. Kāpēc visi tie rubaki bija tādi, kādi viņi bija? Tāpēc, ka te jau nebija citu variantu. Nē, bet zini, kas ir labi? Te jau maz tā... Man liekas, kad viņš atrada Daņiks labu vietu pie Morozova, jo vieta bija tieši tā, ka saspiest cilvēku uzreiz. Essentials bija ļoti labi. Ļoti labi. Tas vecais Essentials bija tagad ārstu studija, kas ir ļoti perfekta. Cilvēku apkārt netraucēja, tie žogi arī, zin kā, viņi nebija kā kustējās. Man īstenībā baigi pavilka. Es biju, atklāti, es nemelošu, es biju vairāk skeptiskāks pirms es atnācu un ieraudzīju visu, ka tur tas cilvēku daudzums un viss tas krutums, zin kā, bija tāda adrenalīniņa baigi labi pavilka un visu pārējo, zin kā, tāpēc man es domāju, ka viņam ir izdevies, un ja viņš šitā te turpinās, ka viņam tālāk ļoti labi iesaši to te štelīt. Jauniešiem, man liekas, ka jauniešiem... Ne? Kas nav? Nav plāns taisīt kaut ko tādu. Vairāk, atkārtot. Nē, es atkārtošu, ja man kāds atnesīs 100 pakas, mēs varam sakt. Nē, šitā bija, jā, ļoti interesanti. Kaut kas savādāks. It kā nekas jauns, bet te pašā laikā krietni savādāks nekā viss cits. Pilnīgi, kardināli savādāk. Bet taču bija, ja, vai nebija? Bet bija, jā. Tad jau tāpatās tas kaut kādu naudu ienes, kāpēc neatkārtot? Nē, ienes, bet tur nevar, bro. Ja tu par šito biznesu kaut ko runā, tu tā zinātu. Tā kā viņi mani atbalstīja, bet viņi pat neatmaksā. Es tev pateikšu, man sponsorē apmaksāja 2 piecdaļas no visa pasākuma. 2 piecdaļas man samaksāja sponsori. Visu citu... Pats uz saviem spēkiem, saviem iekrājumiem, kā saka. Sapratu, jā. Nē, malacis, man cepur nost, pasākums bija skaļš. Es domāju, ka pa šo gadu tas būs viens no skaļākajiem pasākumiem, kas mums ir bijis vispār. Teikšu tā, ka ja neskatās to, ka nebija, teiksim, uz vietas skatītāji, tad viņš bija mega. Es pat, teiksim, tā parasti summēju to, kas bija uz vietas, un tie, kas ir skatās tā. Tagad skatījumi ir, es domāju, absolūts rekords. Nē, protams. Absolūts rekords. Absolūts rekords. Man ļoti patīk, un to dzirdēt. Jā, man bija cilvēki. Tur jau skaitļi. Tur jau tu vari teikt, ko tu gribi. Ja tu vari pateikt, es teikšu, maziņš tas pasākums bija, bet es tad sanāk, ka es sadiršu. Nē, man bija pat patīkami, zin kā pateikt, ka man zvana salīdzinot nopietni cilvēki ar finansēm tādām, kas ir. Saprotu. Kā biļetes nopirkt? Es saku, vecī, biļešu nav.
Tur ir tikai pa ielūgumiem. Varat strīmā paskatīties, bet tur ir tikai uzaicinātie cilvēki. Un ja tu tur neesi, tad sorry, ķimam, tu vai tādā veidā. Facts. Jā, bet es zinu, ka es būtu, teiksim, dažu dienu attālumā, es nemaz nebūtu tur bijis. Jo, zinu, kā bija pagājušo otrdien, tad pirms nedēļas, mēs gājām no studijas ārā un tev satikām. Tu tur, jūs būsiet pasākumā? Nē, ja būs ielūgumi, tad mēs būsim. Un, tad mēs... labi, paldies, un pasākums bija labs. Es nevarēju nosakot visus, ko es uzaicinātu, ja ir pārāk daudz cilvēku. Man kas ildoja galvā, to es pierakstīju. Ildo galvu pierakstīju, bet visus atcerēties jau nav iespējams. Jā, man zin kā pašā sākumā es ieju iekšā, tur Hasans satiek. Forši, Hasans man iedod melnās aproces. Meitene saka, viņam neparedzās melnās aproces. Es jau nezinu, es saku, man kaut ko mainīt. Hasans saka, iekšā. Hasans nāk, klausies, tev jāmaina aproces. Ok, samainam aproces. Bet es tā arī nesapratu, ko tā melnā man deva. Bet kaut kur tālāk pie cikstoņiem. Es augšā uzkāpu, es domāju tieši, ka es tur varētu intervijas, kā saka, kaut kādas, kaut ko parunāt. Jā, bet jo tur iekšā bija pārāk skaļi, es nevienu arī tā arī neparunāju. Ok, nebija, es braucu mājās, un man nākšā dienā jau bija cits pasākums, un līdz ar to nestāds parunāt, bet uzfilmēju, es biju ideālā vietā, es biju pie paša. Jā, tu biji no otras puses redzēji. Tur bija Eģis no Ventspils. Tas bija nākat šeit. Viņš bija aizņēmis. Viņš bija viens no pirmajiem iegājis iekšā. Un ideāla vieta. Man ar vietu paveicās. Paldies kolēģiem, kas aizņēma. Jo tur bija, patiešām, tas bija tādā ziņā super. Visu varēja redzēt. Jo bieži vien arī tad, kad tu dodies uz pasākumu, kur ir sēdvietas, bieži vien tu īsti neredzi, jo tu esi nedaudz zemāk nekā tā platforma. Un šobrīd tas kājās stāvēšana, tas arī kaut kas jauns. It kā no sākuma likās ļoti nērti, bet tā kā tā programma bija īsa, dinamiska, tā kājās stāvēšana likās ļoti sakarīga. Kā, jā, man parasti vispār tā ir problēma, jo es esmu neliela auguma, bet man šoreiz es atnācu un baigi labi, man uzreiz mans skapis bija. Viņš visu tur izbīdīja, kur Helēnai uzkāpt. Tu nākšais prasais skapis tev uz pleciem uzliek, tā kā mazo bēbīti. Man tas ir tādā ziņā, ka es ar dēļ mazā auguma, bet jā, bet man tur bija visi tie basketbolisti blakus, skapis ar visiem 3-3-3 tur, un tad man uzreiz Helēna nolika, zin kā, un visi bija uzreiz laba redzamība, zin kā. Labi, mēs tagad savus atsauksmes jau pateicām, kā Tu esi saņēmis kaut kādas jau, teiksim, kaut kādas vērtējumu no cilvēkiem? Jā, ļoti daudz, bet es negribu klausīties cilvēkus. Es klausos tikai sevi. Tā kā visi man, zini kā bija, es tikko beidzās pasākums, seju ārā, un tur viens sponsors vienam bokseram vārdu neteikšu, ja? Uzreiz man gribēja kaut ko ieteikt. Es pateicu stop, neko nesaki, man tiešām neinteresē, ko tu saki, jo vienkārši izdarot kaut ko tādu, tad jūs man kaut ko varat ieteikt. Es zinu, ka man ir kļūdas, es zinu, ka es neesmu perfekts un tā tālāk, bet, ja tu kaut ko izdari tādu, vismaz tādā paša līmenī, tad tu varbūt man kaut ko ieteikt, ja? Vai tev ir jābūt daudz labākam par šo? Neviens cits, vismaz pēc skaitļiem, ja? Mans mērķis galvenais bija skaitlis. Ja es gribēju labi organizēt pasākumu, ne līdz galam sanāca, bet galvenais mērķis bija skaitļi tika sasniegt. Tā kā ne visi, ne līdz galam, bet bija jau okay. Tas arī stūbi, uzreiz pēc pasākuma kaut ko gruzīt. Nē, jau gruzīt. Nē, vienkārši ieteikt gribēju ar labsirdīgu. Bet to nevajag, jo tev ir tāda stresa. Kad visi no visas puses. Es negāju. Es braucu mājā. Nē, kad ir liels stress, tad tu tanī brīdī tieši tas tev var uzvilkt. Ja tev tanī brīdī varbūt tu pat citu reizi uzklausītu labāk to cilvēku un ņemtu vērā kaut kādus viņus padomus, bet tanī brīdī, kad tu esi izpēries caur tādu paniku nedaudz cauri un tagad tev, grib kaut ko pateikt, tu vari arī ļoti skarbi atteikt. 100%. To es zinu, ja es pats šitā dzīvē saskāries, man tanī brīdī tad labāk tieši neiet klāt, ļaut, lai nomierinās, visi kā paiet, un tad jau nākamo reizi sanāks, tad var kaut ko ieteikt. Tu runāji par kļūdām. Tu zini, kādas kļūdas? Nezinu, jo es neesmu noskatījies pilnu tiešraidi. Vienkārši visa komanda runā par kļūdām, cilvēki runā par kļūdām. Es vēl neesmu tai iedziļinājies, ja man ir šobrīd par viņām vienalga, jo es šobrīd neplānoju atkal to taisīt. Es kaut ko tādu taisīšu tikai, ja man kāds samaksās ļoti lielu naudu, vai, ja man būs daudz naudas. Man, diemžēl, daudz naudas nav, tāpēc es nevaru tagad izdot, davai vēl krūtāk. Davai uztaisam zaurus pret dirsti. Davai, es gribu to faitu uzdarīt. Bet vai dirkstis grib par lielu naudu? Par lielu naudu. Viņam vajag naudu. Kas ir liela nauda? Viņa izplatnē 15 vismaz. Cik? 15. 15,000. 15. Bet tas ir, es saku, 15,000. Vai skatītāji gribēs redzēt dirksti? Nē, bro, viņam 28. septembrī cīņa kickboksā Lietuvā. Ļoti liela, vislielākā Lietuvas pasākumā. Ja viņš tagad zaudēs, viņš nebūs vairs nevienam interesants. Ja viņš vinnēs. Kas par pasākumu? Utma.
Tagad jā. Es domāju, varbūt tur braukt, un es domāju, tā kā mums šobrīd ir doma tā kā 28. septembrī vēl cīņa Čižovam, man vajag satikties ar Čižovu parunāt, vai esmu viņu tur vajadzīgs. Tā kā, ja esmu vajadzīgs, es braukšu pie Čižovas. Bet es domāju, ka tas ir primārā. Jā, bet es domāju, ka viņam ir sava komanda, tā kā, ar kuru viņš trenēs, tā kā es tur vienkārši braukšu tomēr kā skatītājs, jā. Tāpēc es domāju, ka es tur neesmu nepieciešams. Es labāk brauktu ar Franci Rozentālu uz Utma, un ja Dirstis vinnēs, es sarunāšu pirms tam, lai ja kas viņu laid iekšā ringā un teikšu gāzē. Jā, sapratu, lai nu... Gāzē. Jā. Gāzē, saņem followers, lai tev visu Lietuva mīl, lai tu paliec par superzvaigzdi. Gāzē. Saka viņam, ka tu esi bičs, ka tu viņu sadalzīsi. Un, starp citu, es parunāju ar Dirksta treneru pirms tam. Man labi pazīstamu cilvēku, es viņam saku, par to te. Viņš saka, tu zini, Dirksti Lietuvā neviens neieredz. Es saku, kā? Viņš saka, nezinu, viņš nevar izskaidrot. Neviens viņu neieredz. Es zinu, es varu izskaidrot. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš taisa fake kontentu. Jā. Tāpēc, ka viņš par daudz runā. Tāpēc, ka viņš nepiekrīt kauties ar visiem, viņš sit vājas pretiniekus. Tāpēc, ka viņš ir taisījis daudz fake kontenta, kurš izskatās pēc cirka. Bet tas fake kontents viņiem ir atnesis nereālākus ciparus. Viņam ir reāli lielāki cipari nekā Maslabojam, pieņemsim. Nē, populārs viņš pa Maslabojam. Es nezinu, vai pa Maslabojam viņš ir populārāks. Tu grūtā salīdzināt. Instagramā noteikti. Nē, viņš ir sociālajā tīklos iespējams, bet kopumā pārspēt Maslaboju Lietuvā un pat Baltijā ir ļoti sarežģīti. Piekrītu. Jo Maslabojevs ir, viņš ir tāds tautas zvaigzne, gribētu teikt. Un Dirstis, viņš ir tāds, viņi visi dzirdējuši, bet... Heito viņu. Jā, bet ka tik ļoti, un treneris saka, jā, viņš es ar Vadimu runāju, es saku, kā tā heito? Es nevaru izskaidrot, bet viņi necieš tur neviens. Viņš tā ļoti interesanti, jā, ļoti interesanti. Un tā treneris tā, un tā kā... Reku, tad ir tām situācijām. Protams, ka tev kaut kādu, tu savstarpējas domā arī starp cīkstoņiem vai vēl kaut ko, nedaudz savu cieņu un respektu zaudēt tajā brīdī, ja tu nepieņem cīņas un vēl kaut ko vai sāc cīnīties pret, tas ir pats pa sevi saprotams. Tas tev sāk skatīties savādāk. Jā, jo viņš ir spēcīgs, tā kā viņš var stipri iest. Nē, viņš nav slikts, bet viņš negājās ar stipriem. Viņš ir būt drošs, ka nulīti paliks viņa statistikā. Viņam nav nulli, viņi jau ir sasituši, viņš vienkārši neliek viņu Instagramā. Nē, bet es jau neheitoju viņu. Es saprastu, es viņu atbalstu. Es saku realitāti. Es viņu atbalstu, jo tādā jaunā vecumā kaut ko tādu uztaisīt, tas nav viegli. Nē, zini kā, es vienkārši, kad skatos uz viņu un tevi, vienkārši viņš tādu līdzīgu ceļu iet. Viņam arī patīk, viņš vairāk tā kā uz biznesu iet. Viņš neiet, viņš tomēr grib... Viņš iet uz hypu, bro. Uz hypu, bet viņš grib nopelnīt naudu. Viņš grib nopelnīt naudu, bet hype un biznes tas ir nav. Jā, bet tās ir dažas atšķirīgas lietas. Piemēram, ja mēs paskatāmies, tur tāds Čižovs, viņš ir darbrūcis, viņš iet uz to, ka lai viņam būtu josta. Lai viņam būtu vai es jau gadrīz būtu josta. Lai būtu vienkārši, lai viņš dabūtu to jostu un viņš iet uz to. Viņš atkal iet uz hypu. Viņam, lai būtu kaut kur skaļāk. Čišs neaizies tagad sisties kaut kur pa kaut kādu neiedzīgu naudu. Viņam ir mērķis PFL, tur UFC, kaut kas tāds pavisam savādāks. Tās ir tās lietas, ko es arī skatos un bieži vien arī redzu, kā es izvērtēju un apkārt redzu sportistus un kā es tagad par šodien ar Čižu runāju, kā es tagad jaunos arī sportistus skatos. Es izvērtēju tos, kuri grib, kuriem ir tas, degls acīs, bet nevis tas, kas uzreiz pavelkās hypam līdzi, jo tas ātri sabojā. Ļoti ātri, tāpēc es tagad ļoti stipri strādāju pie Ričarda. Jo pie viņa vajag, jo viņš savādāk viņš var ļoti pavilkties hypam. Bro, es pat neteikšu, cik žosts, ka jau esmu ar viņu runājis. Viņš saka, ka viņš visu saprot, viņš saka, ka viņš ies līdz galam un ka viņš saprot, ka es par viņu tagad stāvēšu, ka viņš uzņemsies to atbildību. Tas ir jānovērtē. Piemēram, man patīk, ka tā kā skāpes vai vēl kaut ko. Ja mēs guldam un daram savu laiku, vispār jau ziedojam, tas ir smags darbs. Ļoti smags. Tas nav. Viņi tur, lai visu laiku čakarētos, domāt visu, kad vēl traumas, viss pārējais, kad ir, zin kā kaut kas. Tas viss ir, cilvēki bieži vien to nenovērtē. Jā. Tāpēc es to pilnībā saprotu. Ļoti pozitīvs. Ļoti bieži. Esmu cilvēki bieži nenovērtē. Bez kaut kā. Es gribēju nocitēt vienu komentāru no Zaura Džavādova.
Daņiks labākais. vienkārši Daņiks labākais. Izlīdz samakšaut, jā. Jā, tā kā Zaurudžavādu. Zaurudžavādos arī skatās. Un būtu interesanti paklausīties viņu komentāru, ka viņi vienkārši randomā viens čāls izsauc, grib ar viņu arī cīnīties. Vienkārši ne no kurienes. Par to jau sen tika runāts. Tā kā es runāju ar Dirsti, un es jau kaut kad esmu to pieminējis Zauram, kas skaties, teikt, ir superzvaigzne. Nu, tā kā viņš ir superzvaigzne, bet ar heitu. Jā. Es saku, ja viņš uztaisīs sev šeit vārdu, ja man būs nauda uztaisīt to faitu viņiem, tur būs vēl x2 skatījumi, ja ne 3, ja Zaurs kausies. Bet es tad to vajag taisīt pēc kickboksu noteikumiem ringā. Normāli, jā. Tā kā es gribēju to izdarīt, bet es zinu, kādu naudu tur vajag samaksāt. Man šobrīd tas nav. Tā kā, es zinu, vienkārši man visi prasa tur kaut ko, kā, un tur ļoti naudīgi, bagāti cilvēki, ka grib atkal un tā. Es jums visiem tagad saku, atnesiet man naudu, es jums uztaisīšu tādu šovu, kādu jūs vēl neesat redzējuši. Tas ir labi, jā. Tagad daudz naudas un būsim šeit. Es negribu teikt ciparu, kāda esmu mīnusā un cik tas maksās, bet tas ir traki. Mēs jau daudz maz arī zinām, jā. Cipari ļoti labi, zin kā, visi dzīvo to nodara. Mēs organizējam pasākums, bet tāds cipars, tā ir tomēr jauna pieeja. Es, piemēram, ar sociālajiem tīkliem neprotu tā operēt, kā tu to dari. Un tas arī ir tā ir jaunā feature. Jā, tā ir jaunā feature, uz ko droši ir jābalstās. Uz ko ir jābalstās, jo šobrīd ir... Es jau viņu stumdu cenšos, zin kā, ka vajag. Es tāds oldschools, tāds sarūsējis galīgi, bet tur vajadzīgs rasums. Un vajadzīgs asums bija, un tu parādīji ceļu, iespējams, visiem pārējiem. Ne tikai teiksim, tā MMA kultūrai un tā tālāk. Tu parādīji sporta veids kultūrai. Jo principā tas ir tas, kas ir vajadzīgs, piemēram, amatieru boksā, amatieru kickboksā un tā tālāk. Ir vajadzīgi šovi. To saprat 2016. gadā arī brīvā cīņa, kur ar Eiropas un pasaules meistars sacīkstē sāka ar gaismiņas tur likt, kaut kādas televīzijas piesaistīja, vēl kaut ko taisīja. Sāk saprast, ka vienkārši tāpatās atnāk čaļi, kaut kur sasēžās visi sportisti, skatās, kā viens ar otru cīnās. Tas vairs nevienam, diemžēl, neinteresē. Ar to, ka tagad vajag finansējums, mūsu valsts, kā mēs viņu negribam iesaistīt, ar katru brīdi arvien samazinās, jebkurā cīņas sporta veidā, mums vajag tos sponsors. Un ja mēs tos sponsoriem nevaram parādīt to hypu vai kaut vai reklāmu, lai viņiem būtu interesi izlikt, tad mums tie sporta veidi, pateicoties mūsu valstī, mirst palēnām nost, jo viņiem nav vienkārši, Es negribu neko par šo teikt. Jo man ir savs viedoklis, un viņš ir ļoti žostkis, un es viņu neteikšu. Mums arī savs viedoklis, mēs viņu arī nesakam. Mēs arī viņu nesakam, mēs tā ļoti globāli pasakam. Mēs pasakam, ka visi, diemžēl, iet uz to nepareizo pusi. Tas, ko mēs, teiksim, tā konkrēti domājam, tas, lai paliek pie mums, jo tās ir tikai mūsu domas, mēs negribam arī kādu uzkurināt un teikt, ka viss ir galīgi slikti. Ir jau kaut kas labs tajā visā arī ir, bet... Kur tas labs, tad tur ir droši vien, ka tikai kādi 5 cilvēki to izjūt. Labi, pievēršamies otrai lietai, kur tu arī biji, kur bija tavs cīkstons Getiņš. Otrs pasākums, kas mums notika, pēc tavu hype, protams, bija grūti uztaisīt tādu, bet arī izdevās, un arī tavs cīkstons ļoti labi nostartēja, dabūja jostu. Ko tu pateiksi? Skaties, kad es viņiem piedāvāju cīņas, pat nezināju, ka viņam ir Geto. Man viņu piedāvāja, es saku, viņam 17 gadi varbūt labāk nevajag, es saku. Viņš saka, es gribu. Treneris saka, viņš grib, viņam vajag. Es zvanu viņu tēvocim, Toņusam Kravčikam. Zvanu, es saku, es tā kā uztraucos. Jā, vai drīkst vai nedrīkst. Es jums saku, es tā kā uzņemos atbildības, atbalstīšu. Ļoti labi, tas ir vairāk ievajadzētu, pievērst uzmanību. Un viņš pateica, jā, viņš grib kauties, es rīt būšu rubamies. Es saku, bazaranoļu. Un pēc divām, un viņš ļoti gribēja, bet tā kā es arī domāju, kā viņš ir uz Geto. Un pēc tam saka, viss kārtībā, es tieši kauties. Pēc tam viņš, kad es biju atnācis treniņu, viņš bija sev sasistis rokas tieši treniņā. Un viņš tāpat visur iet pofiks, sāp, nesāp, tik dodas šurp. Un kā viņš nostartēja Geto, tā kā es nezināju, ar ko viņš cīnās. Es nezināju, kas tur par ko. Es vienkārši atbraucu uz Geto, un tad man pasaka, ka tur man vēl čūks. Es saprotu, ja man vēl čūks, tad man vēl ir diezgan pārliecināts, ka viņam ir iespējas. Viņš neliktu, ja viņš nebūtu pārliecināts, ka viņa cilvēks var vinnēt. Un tad Kauberts viņu ar vienu sitienu dabūja zemē. Un es zinu, kas ir šitās civeres. Tur pārstis šito civeri, tur tiešām vajag kaut kādu poweru vai taimingu. Ļoti spēcīgi, ļoti agresīvi uzmauc. Un vienkārši nožņauts un viss. Un tas bija fenomenāli. Un pēc cīņas izies Kauberts, un es redzu, kādu es skatu redzu. Viņam apkārt 40 cilvēki, un visi viņam tur, jā. Es tāds šokā, tāds kā skatos, tāds, es domāju, es vienkārši pienācu pa vidu visiem.
aiztika jostu, pasaku, ok, veci, tagad nomierinās visi. Viņš vienkārši vinēja kārtējo sparingu, es pasaku. Tas tā, tā kā Ghetto Fight josta ļoti daudz, ko nozīmē Baltijā. Jauniešiem tas ir ļoti svarīgi. Jā, tas ir ļoti svarīgi, bet tā kā chill out, tā kā tu neesi zvaigznes. Tu pagaidām esi nekur. Kad tev būs UFC uz jos, tad varēsi bišķi pablatot. Tā kā es viņu bišķi nomierināju, aizbraucu prom, nākamajā dienā ar viņu tiekos, sāku viņiem atkal skalot smadzenes. Skalot smadzenes un saku, ok, tu saproti, kāpēc tev bija apkārt kāpēc es saku, tā kā tev vajag baigi akurāt ar cilvēkiem, kas tev būs apkārt. Un viņš tāds, es saku, es biju šokā, viņš saka, es pats biju šokā, man nekad dzīvē tā nav bijis. Viņš saka, ka vienkārši visi atbraucā, viņš saka, man tā nekad nav bijis. Un es saprotu, kas ir tas efekts, kuru es viņam esmu iedevis, jo es viņu parādīju cilvēkiem. Tā arī vajadzētu, Un viņš visu saprata. Un es saku, tev vajag baidīties no visiem šitiem cilvēkiem, jo viņi visi gribēs tavu slāvu, bet viņi nebūs gatavi tev palīdzēt no sirds. Protams, viņi tev tikai ieliks sūdu. Es viņam pateicu krieviski, что man nav merkantilного интереса. Tā kā es neju tur, man ir tikai interese viņam palīdzēt. Un savu ego bišķiņu paēdināt ar viņa iespēju, to, ko viņš paliks čempions. Ja? Tas jebkura mums tāds bišķiņ ir tas ego. Mēs pēc tā nevarētu palīdzēt. Zini, ko es viņam pateicu? Skaties, ka tur, ja es viņam dabūšu sponsorus, tur paļabom būs kontrakts, viņam paļabom būs parakstīts, cik viņš pēc tam atdos no saviem honorāriem, tur būs nopietns kontrakts. Ja? Un es viņam saku, skaties, tur būs sponsori, viņa liks, viņi gribēs no teviem naudu, treneri gribēs no teviem naudu, tur draugi nāks pie teviem, dēļ tevs populārātāts, vecinis gribēs tevi dēļ populārātāts. Karoči, visi lidos tev virsū, dēļ tā, ka tu būs krūts fighters. Bet tev vajag gasīties no viņiem visiem un iet uz džimu un domāt tikai par fight sportu. Un es viņam pateicu, par šo visu, ko es tev tagad daru, es saku, tu būsi man parādā vienu lietu, es viņam saku. Es saku, kā tu domā, kas tas ir? Kā jūs domājat, kas? UFC. UFC josta kopā? Nē. Respekts. Respekts, respekts. Es pateicu, tev nedrīkst, ja tu paliec par zvaigzni, saku, ja tu zaudēsi pret respektu pret mani, tā kā tev vienkārši ir jārespektē to, ko es daru priekš tevi, un vairāk man tas cilvēks, Un viņš pateica, protams. Tas ir tāds teiciens, gan krieviski, gan latviski. Viņš varbūt ļoti skarbi skan, nespļaut tanī rokā, kura tev baro. Tāpēc tā ir tai cieņai ir jābūt pret to cilvēku, kas tev ir izvilcis sārā, tev ir jābūt tai cieņai pretī. Kā viņi vēlreiz pasaka? Nespļaut tanī rokai, kura tevi baro. 100%. Ļoti labs. Es gribēju to pat pierakstīt. Pēc tam es tev uzrakstīšu, tu man atsūtīsi to.